Katrs rallijs ir šovs, un ja tas tāds nav, tad labāk braukt mašķerēt vai pretim zelta rudenim. Tie, kas aizvadītajā nedēļas nogalē izvēlējās pēdējo, savu izvēli nožēloja nereizi vien. Rallijs Latvija 2006 jau otro gadu pēc kārtas nebija ne garākais, ne dalībniekiem bagātākais, tomēr vērienīgākais gan. Dzeltensārtu kļavu lapu aburtiem Kāri ķēra ziņas no trases savu automašīnu radioaparātos, jo Siemens un LMT čempionāta autorallijā pēdējā posmā gāja karsti. 200, 2, 3, 200. Čempioni prestižajā N4 klasē bija zināmi jau kopš Kurzemes, Ivars Vasaraudzes un Valdis Sprēdzis no Skandija autorallija komandas. Faktiski viņi varēja atļauties pēdējā posmā nestartēt, jo bija izcīnījuši arī Baltijas kausu. Tomēr Mitsubishi dīlera sponsorētā komanda sagādāja sev un faniem kolosālu pārsteigumu – īstu VRC klases rallija mašīnu. Ne 10 un pat ne 5 gadus vecu, bet gan gluži svaigu 2005. gada Mitsubishi Lancer VRC. Ar to pārsteigumu nebeidzās, jo VRC automašīnu noīrēja vēl viena Skandija auto ekipāža, kurai rallijs Latvijā arī vairs neko neizšķīra. Latvijas kausa īpašnieki A+ klasē Raimonds Kisils un Gatis Panavs apņēmās pieradināt īrētu Ford Focus VRC. Varbūt ne pašu jaunāko, taču arī tādu, no kura kabīnes vien īstenam rallija fanam acis izlien uz skatu. Labi, ka rallija rīkotāji pacentās pastumt zem šiem zvaigžņu ratu riteņiem atbilstošu skatuvi. Juras Prūdes vadībā Rīgas pilsēta tika pie jauna ātrumposma, vietā, kur tāds nekad nav bijis. Starta estakādi pie Bensons autocentra 30. septembrī pārbrauca 59 ekipāžas, un tajā pašā vakarā divreiz devās 2,3 km garā rallija prologā, turpat Vēnspils ielas rajonā. 100, kreisais 1, 100, kreisais 2, uz labo 3. Ivars Vasaraudzes abas reizes bija ātrākais, bez aizķeršanās izvadot dārgo tehniku cauri konteineru labirintam. Pēc veiksmīgi aizvadītas testu sesijas neko citu arī negaidījām. Uz kreiso 3, 4, 50, kreisais 2. Gruns. Otrais ātrākais bija Jānis Vorobjovs, kam rallijā Latvija vēl vajadzēja pacīnīties par otro vietu N4 klasē. Viņa tiesības uz sudrabu apstrīdēja gan Māris Neikšāns, gan Aldis Pīlēns. Papildus atbildību uzkrāva arī pieteikums rallijam nevis Falk, bet gan Skandija auto komandas rindās. Sajūta ir laba, tāpēc, ka es braucu jaunu mašīnu. Visu parādījis, kas ir kas laiks rīt. Māris Neikšāns no LMT rallija komandas prologu nobrauca ļoti labi, zaudējot Vorobjovam tikai 0,21 sekundi, taču par savām izredzēm uzvarēt N4 klasē bija visai skeptisks. Es atspīdzinājos tāpēc, ka tas ir rallija pirmais dops un šaurs un visādas situācijas var rasties riepas augstas, bremzes augstas, kur jau sanāca jau dažās vietās, ja? Pasludināties. Bet tā, viss ok. Ja jau šovs, tad šovs. Arī Alda Pīlēna un Jura Beļakova uzvārdi graznojās uz pavisam jaunas Subaru Impreza sāniem. Tomēr jau sākumā ekipāža pazaudēja līderiem minūti. Vēl gandrīz jau esmu iestājies braukšanas režīmā, bet šoreiz kaut kā neiet iekšā uzreiz pareizajā ritmā un tāds satraukts sākums, bet būs labi. Pēc 5 posmiem 3 pretendentus uz otro vietu šķīra nieka 4 punkti, tāpēc jebkāda iejaukšanās no malas bija nevēlama. Taču kāds tomēr izjauca iecerēto pasjansu, un tas bija neviens cits kā rallija veterāns Ivars Caune, turklāt kopā ar nemazāk ievērojamu vīru rallijā Daināru Dambergu. Var jau būt, ka vecmeistaru klātbūtne nevienu nesatrauktu, taču Caune startēja arī ar Vasarauģi godalgoto Mitsubishi. 3-0 no 5 iespējamām šogad iekritušas arī 2005. gada N-grupas čempionam Aivim Eglem. Varbūt vismaz Latvija 2006 nobrauksies ar godu. Prologā dzeltenais Rami komandas Mitsubishi bija ātrāks gan par Pīlēnu, gan par Cauni. Diemžēl arī rallijas Latvija Eglem un Aizkalnam iznāca ar mīnuszīmi. Otrajā dienā ekipāža izstājās turbīnas defekta dēļ. Grūti sākumā klājās arī Raimondam Kisielam, jo VRC tehnika kaut kā negribēja padoties dresūrai. 2 noslāpšanas startā, sekojoša nervozēšana un tikai 14. pozīcija izejot uz starta otrajā dienā. Vēl nopietnāka cīņa nekā N4 klasē bija gaidāma priekšpiedziņas jeb N3 rindās.
kā nekā uz spēles likta nevis otrā vieta, bet gan čempiona tituls. Izteikti pretendenti tikai 2 – Andis Neikšans no LMT komandas un Gans Leščs no Liepājas rallija vienības. 3 punktu starpība nozīmē, ka Andim pietiktu arī ar otro vietu, un pēc pilsētas posma tā arī izskatījās. Šobrīd nav jākoncentrējas uz titulu, bet gan uz braukšanu. Un es domāju, ka prātīgi nobraucot līdz galam un savā tempā visam vajadzētu sakārtoties līdz sacensību beigām. Tas pats sākums vēl neko īsti nenorāda. Šis darbs. Tas pirmais bija jau sagādāja pārsteigums, ka tur pat tās grantīt, kas tur pa vidu ir ar šitām riepām. Bet es pieļauju, ka arī ne ap kurām riepām viņi tur tā īsti neiet. Mēs tur gan, strigām nost gandrīz. Taču viņus abus asfalta līkločos pārspēja Ārtis Štrauss un Raimonds Tihonovs. Dzeltenzaļais Clio izvirzījās N3 klases vadībā. Tomēr LMT komandu tas neskāpēc nemaz nesatrauca. Ir tas grunts gabaliņš, tur baigi izrakāts un špūrs līdz ceļiem, bet nekas, asfalta riepas ir virsū, tad braucam saudzīgi, lai nesasitās riepas, lai var nobraukt līdz galam. Pēc naksnīgā īsu asfalta posmu rallija šova Rīgā esam nonākuši gleznainā Latvijas vidienē, klusā, pat teiksmaini miglainā otrās dienas rītā. Tomēr šis klusums ir mānīgs, jo drīz to pāršķels trauksmainu motoru rēkoņi. Par spīti tumsai konteineriem un krūmiem pilsētas ātrumposmu veiksmīgi nobrauca gandrīz visi, ko nevar teikt par trešo ātrumposmu, kurā gan nobīra, gan āvarēja vairāk dalībnieki. Par sensacionālu rezultātu parūpējās Māris Neikšāns. 3. un 4. ātrumposmā viņš kopā ar stūrmani Māri Jēkabsonu bija ātrāki par Vorobjovu. Jānis gan nebija daudz lēnāks, un līdz 7. ātrumposmam Neikšāna pārsvars tā arī saglabājās diezgan niecīgs – ap 3 sekundēm. Toties Vasaraudzis lidoja kā vējš, naidīgās VRC Lancera motoru skaņas pavadīts. Pirmo reizi Latvijas čempionātā servisa parkā ap Skandi auto nometni pulcējās vairāk cilvēku nekā dažā ātrumposmā. Kāda tad ir šī dievišķīgā tehnika, ar kuru pasaules čempionātā šogad izcīnīta 5. un pat 3. vieta? Viņi ir līdzīgi A grupai, kas bija īstā A grupas mašīniem, bet VRC tagad ir, vēl attīstījis visu to padarīšanu, tā kā līdz ar to viss ir savādāk. Tās pirmās lietas, kas acīs krīt, tas ir amortizācija, viņi visi ir lietas masīvi un cik viņi nopietni ir līdz ar to dot to drošumu ar mašīnas izturību, ka tu var darīt visu. Vai nav tā, ka tā mašīna īstenībā ir tāds tā kā konstruktors, kur ir ātri visu noņemt pilnībā un atkal salikt atpakaļ? Precīzi, jo sajūgu maiņai ir nepieciešams 5 minūtes, ātrumkārtas nomaiņai ir vajadzīgs 12 minūtes, tā kā, tas vien jau liecina par to, ka tas viss ir pakārtots. Ātrai, ja gadienā ir nepieciešams servis daļu maiņai. Kā tur īsti ir ar to sajūgu lietošanu? Te klīst visādi mīti par to, ka sajūgu vai nespiež, vai spiež, vai kaut kad spiež. Principā sajūgs ir paredzēts ātrumposmu startā, uzsākšanai. Pēc tam sajūgs vairāk nav jālieto un var slēgt vai kā šai mašīnai jau konkrēti ir pie stūras slēgšanās vai arī sekvenciālais pārslēgs blakus. Tad tiešām tas ātruma pārslēgšanās ātrums ir tiešām tik jūtams? Ideāli vienkārši. Tu arī, pieņemsim, iebraucot pagriezienā jūti, ka tev ir vai nu pa zemu ātrums vai pa ātru ātrums, tu viņu var elementāri vienkārši nelaižot stūri vaļā pārslēgt uz leju vai uz augšu un nezaudē vispār nekādu laiku. Tas vien jau ir ekscelenti. Es braucu un izbaudu to mašīnu no līdzi. Ir tā kā dzirdēts, ka VRC mašīnās var arī jau braucot trasē kaut ko ātri pieregulēt, priekš tā tur ir tās daudzās noslēpojenās pogas un kloķīši. Jā, ir iespēja pamainīt diferenciālu regulējumu vai cietāk vai vaļīgāk uztaisīt jaudu var pamainīt mazliet mazāku, ja ir pa lielu, bet ir tāds cīks nians, bet pamatā jau, protams, tehniķi strādā pie tā, lai adaptētu auto uzreiz pie konkrētā rallija. Tāpēc jau ir tādi testi un tādas lietas, ko veic viss. Ar ko tie vīri tur nodarbojas, kas sēž pie galda laptopiem? Skatās manējās braukšanas lietiņas, ko es esmu izdarījis nepareizi, kā es vispār auto uzvedies, kā es strādājis, dzinējis, kā es esmu bremzējis. Pasaka, vai ir kaut kāda kļūda bijusi manā aizpildījumā, vai es varu darīt vēl kaut ko bišķīt savādāk. Tu jau, informācija ir baigi labā. Tad tu tagad būs uz mūžu iekļūs viņu datubāzē arī, ja? Tā laikam sanāk, vismaz zinās, apmēram, kur es esmu tur bijis un braucis ar tādu mašīnu. Gluži 6 Mitsubishi nebūšu.
Kārlūba eļļas, autosportam un ikdienai. Ar Kārlūbu iet kā smērēts. Dažus uzvarētājus pirms rallija Latvija šajā sezonā vēl nebija izdevies noskaidrot. Piemēram, sudraba medaļnieku N4 grupā un sezonas līderi priekšpiedziņas N3. Pirmajā gadā nopietni konkurē Māra Neikšāna un Jāņa Vorobjova ekipāžas pēc 6. dopa, pat Neikšānam Vorobjovu apsteidzot. Savukārt N3 grupā Anda Neikšāna otro pozīciju, kas viņam garantētu čempionu titulu kopvērtējumā, joprojām nopietni turpina apdraudēt Dānis Lešs. Un tā noskaidrosim situāciju pēc 6 aizvadītiem ātrumposmiem. Vasaraudis Sprēģa individuālais rallija šovs turpinās nu ar konkrētu minūtes un 15 sekundžu pārsvaru. Māris Neikšāns vēl joprojām tur aiz sevis Jāni Vorobjovu, taču mazāk nekā 3 sekundžu atstatumā. 4. ir Slava Popovs, kurš atbīdīs uz 5. vietu Ivaru Tauni. 6. vietā ļoti labu un stabilu sniegumu šoreiz demonstrē Andris Grīnbergs un Ralfs Salmiņš ar ProDrive Subaru. Tālāk seko Matīs Smežaks ar A+ grupas Mitsubishi. 8. vietā Aldis Pīlēns, bet pirmo desmitnieku noslēdz Mārtiņš Svīles un Aivis Ēgle, kurš 6. ātrumposmā izstājas. Kisils ar otru VRC mašīnu tikai 11. N3 klasē situācija ir nokaitēta līdz Baltkvēlei. Līderis joprojām ir Ārtis Strauss, taču Andis Neikšāns atpaliek no viņa tikai par 3,15 sekundēm. Savukārt Dans Lešs ar savu Honda Civic pievilcis tik tuvu, ka starpā palikusi 1 sekunde. Priekšā vēl ir 4 ātrumposmi, no kuriem 2 ir 30 km gari. 7. ātrumposmā LMT ar garumu 29 km viss sagriežas kājām gaisā. Māris Neikšāns zaudē Vorobjovam vairāk nekā 10 sekundes un atkrīt uz 3. pozīciju. Andis Neikšāns atved Ārtim Štrausam tikpat sekundžu un tagad ir N3 līderis ar 7 sekundžu pārsvaru. Dans Lešs turpretim trāpa grāvī un zaudē jebkādas cerības ne tikai uz uzvaru, bet pat 2. vietu. Viņam par laimi tuvākie pretendenti uz trīnieku Krišjānis Caune no Bensons Honda komandas un Mārtiņš Meldrājs ir pietiekami tālu. 8. ātrumposmā Māris Neikšāns zaudē vēl vairāk laika. Te par viņu ir ātrāks ne tikai Vorobjovs, bet arī Popovs un Grīnbergs, kurš cenšas atgūt laiku, ko pazaudēja izslēgot no trases 7. posmā. Uz sacīkstes beigām rādās, ka Raimonds Kisils beidzot apguva niknā VRC Forda dresūru un divreiz uzrāda labākos laikus tūliņ aiz nemainīgi ātrākā Vasarauģa. Andis Neikšāns 8. ātrumposmu nobrauc vāji un atkal palaiž priekšā Štrausu. Pirms izšķirošā 10. ātrumposma viņš šķir ap 15 sekundēm, un tās atgūt jau ir nereāli. Tikai teorētiski iespēja ir, ka Anda vecākais brālis Māris spēs 30 km atgūt trūkstošās 12 sekundes, ja vien Vorobjovs sekmīgi finišēs. Un viņš finišēs sekmīgi. Vorobjovs pēdējā ātrumposmā uzrāda 2. labāko laiku un uzvar Neikšānu ar 25 sekundžu pārsvaru. Kas tad atgadījās 2. dienas sākumā? Cik mēs izbraucām šo sacensību bez neviena kilometra testa, tad mums pirmajā rītī bija tāda eksperimentu un regulējumu, un mēs vēl meklējamies šī gonga tāda, cik mēs necīnāmies par čempionu titulu, tad mēs regulējam mašīnu maksimāli, lai varam uz priekšdienām ātrāk braukt. Vienu brīdi eksperimentu aizved līdz tam, ka pēc 6. dopa tu biji aiz Neikšāna, es tā saprotu. Bet tāpēc te jau ir eksperimenti. Nē, viss kārtībā. Ja nu kāds ir vīlies par rallija iznākumu, tad tas ir Māris Neikšāns. Iespēja ir 2, taču netika izmantota. Vispār pirmā apļa beigās saplīsa intercooler dzesēšana, un ar to viss bija izteikts. Mēs vienkārši mašīnai nav pietiekami jaudas un nav iespējams cīnīties. Diemžēl. Ivars Caune pēdējā ātrumposmā raušus izrāva 4. vietu Popovam un finišā starot staroja. Tas vecākais konjaks ir tas labākais, laikam, vai kā? Protams! Baigais, kā es biju brauc. Super, mašīna super. Paldies sponsoriem un mehāniķiem. Igaunijas rallija zvaigzne gan nešķita sevišķi apēdināts, jo senais konkurents Kisils tomēr tika atstāts ar garu degunu. Kaut arī сīks mierinājums, tomēr labāk nekā nekāds. Конечно, когда есть финиш, тогда всегда это можно считать как удачный ралли. Вкратце, если можно, как ты воспринимал эту конкуренцию с Раймондом, когда он сейчас объявился с другой машиной? Как это шло в процессе до того и после того?
Да нет, на самом деле, ну что, человек захотел попробовать ВРЦ, ну пусть попробует. Не spūknul. Ну, по результатам вроде нет. Raimonds Kisielis un Gatis Panāms galu galā finišēja 6. vietā. Droši vien, ja ar Ford Focus VRC būtu jānobrauc vēl viens rallijs, viss būtu, kā saka, štokos. Uz beigām jau aizgājām diezgan labā ritmā, un Raimonds arī saņēmās beigās un sāk jau nedaudz vairāk. Ātrumu izmantoja daudz lielāku. Mēs, protams, necīnījāmies šodien tā, ka būtu jācīnās. Bet neko darīt. Pirmo reizi tāda mašīna, tas tomēr ir sarežģīti, teikšu tā. Pirmkārt, jau paldies ir komandai, kas ir šausmīgi labi skolotāji. Labi iemācīja, un mans darbs bija tikai adaptēties. Diezgan veiksmīgi sanāca adaptēties, tā kā viss kārtībā. Par A grupu tagad droši vien, ka nedomās, atgriešanās būs N grupa apakaļ, vai nebūs liela zobzāpe pēc tam apkalē šo mašīnu? Pabrauks redzēs. Es domāju, ka pieredze, kurā gadienā arī šitā skola deva ļoti daudz, tā kā es domāju, ka būs labi. Uzvaru N3 klasē izcīnīja Artis Strauss un Raimonds Tīkanovs. Otrie Andis Neikšāns un Edgars Utāns. Atlika vien sagaidīt finišā Lešķu, lai Andis būtu drošs par savu titulu. Droši vien tad savam kausiņu komplektam būs pievienojis to visilgāk gaidīto. Jā, tas, kurš vēl nav sanācis, nezinu, izskatās, ka mums bija 50 sekundžu starpība un izskatās, ka pēc 10 sekundēm Lešs neatbrauc. Tā kā vajadzētu būt visam kārtībā. Patiesībā Liepainieks atveda Andim daudz vairāk, taču to tāpat bija par maz. Arotā balva Latvijas čempiona kauss Dierokā. Ir čemps vai nav? Ir, viss kārtībā. Ir, jā? Taktiski sakārtojām, jā. Nav tāda neliela škrobe? Neliela, tas maigi teikt, saprāt. Jā? Ko tālāk? Kā nākam gads nav. Nākam turpinās. Un šeit tev, šķiet, Danam Lešķam nebūs jāsūrojas par zaudēto titulu. Tehniskā komisija pēc rallija atklāja neatbilstību noteikumiem Neikšāna Renault un nolēma viņu diskvalificēt. Pašlaik Latvijas mobilā telefona rallija komanda ir iesniegusi Latvijas Automobiļu federācijai apelācijas prasību un izskatīt šī soda adekvātumu pret pārkāpto. Un, iedziļinoties lietas būtībā, tur tiešām nav nekāda pārkāpuma, un ceram uz pozitīvu iznākumu, kas būtu tikai normāli. Diskvalifikācijas iemesls automašīnai bija tikai viena lambda zonde, kamēr homologācijas noteikumi paredz 2. Tiesa trūkstošā zonda dzinēja darbību neietekmē. Ielas automobīļiem tā vienmēr katalizatora efektivitāte. Jāpiebilst, ka pat Starptautiskā automobiļu federācija jeb FIA ir pamanījusi nepilnību tehniskajos noteikumos un ieviesusi atbilstošas izmaiņas. Diemžēl tās stāsies spēkā tikai sākot ar 2007. gada janvāri. LMT komandai un Andim Neikšānam tas diez vai ko līdzēs. Un ko arī ir apstiprinājusi Renault sporta rūpnīca, kas gatavo sporta detaļas šādām N grupas mašīnām, ka šī zondas neesamība pilnīgi neko neietekmē. Interesants arī fakts, kad Renault sporta mašīnām šādas zonas netiek uzstādītas, un tāds arī bija mūsu mašīnai, jo mēs šo mašīnu iegādājāmies no Somijas Renault sporta oficiāliem dīleriem, kas viņi bija sakomplektējuši no Renault sporta detaļām. Turklāt ar šo mašīnu ir startēts arī pasaules čempionāta posmā Somijā, pēc kura mums pat nebija mazāko domu par to, ka varētu kāds mezgls neatbilst tehniskajiem noteikumiem. Tā kā Renault Clio automobīļi no komisāra modrās acis cieši ne pirmo reizi, TV5 rallija apskats turpinās sekot šim diskvalifikācijas gadījumam, lai kāds arī būtu tā iznākums. Līdz apstākļu noskaidrošanai čempioni N3 klasē ir Dans Lešķs un Jānis Vīksne. Latvijas čempionāts autorallijā šogad ir noslēdzies, un līdz gada beigām būs gana laika apkopot spilgtākos iespaidus un satraucošākos mirkļus mūsu mīļākajā autosportā rallijā.